Tiem, kuriem bija iespēja apmeklēt izstādi Auto 2025, noteikti acīs iekrita un pamanāms bija koši dzeltenais Renault 5, 100% elektriskais automobīls, retro dizains un Renault tehnoloģijas. Arī šis ir 100% elektrisks automobīls Renault 4. Mēs esam Portugālē, lai noskaidrotu, kas tad šis ir par auto. Nosaukumu un dizaina aprises elektromobīls Renault 4 E-Tech aizguvis no oriģināla, ko Renault ražoja no 1961. līdz pat 1994. gadam. R4 ir par 22 cm garāks nekā Eiropas gada auto R5 E-Tech, un to arī ražo Renault mājās Francijā. Nu, kā paši redzat, šis ir daudz funkcionālāks automobīls nekā Renault 5. Kāpēc? Pirmām kārtām tas ir crossovers, otrām kārtām tam būs vairāk vietas ne tikai aizmugurējā rindā, bet arī bagāžniekā. Un vēl viens neliels plus, kas ir Renault 4 gadījumā, tas, ka bagāžnieka vāks atverās ar elektropiedziņu. Tā kā arī Renault 4 E-Tech riteņu bāze ir lielāka nekā godalgotiem radiniekam, bagāžnieks arī izrādās apjomīgāks. Te ir pats bagāžnieks, kā redzat, ir pietiekami daudz vietas, aptuveni 400 litri, varbūt drusku vairāk, es neatceros pēc datiem. Šeit viss, kas attiecās uz elektrokomponentiem, ļoti ērti novietot elektrokabeli un zema grīda, kas atļaus ļoti ērti gan kaut ko ielikt bagāžas nodalījumā, gan arī no tā izņemt. Renault 4 interjers gan visvairāk līdzinās Renault 5, jo jaunā kabīnes arhitektūra pārņemta faktiski bez izmaiņām. Vienīgais pēc sajūtām, tomēr mēs sēžam nedaudz augstāk, attiecīgi augstāk sēdi, tālāk redzi. Manuprāt, ļoti laba pārredzamība, ļoti laba vadāmība un attiecībā uz otrās sēdekļa rindas arī turpat garāk auguma cilvēkiem nebūs pavisam jānomokās. Renault 4 un Renault 5 attiecības savā ziņā būs tādas pašas kā jau pazīstamajiem Renault Clio un Renault Captur, tikai pilnībā elektriskas. Nedaudz par tehniskajiem datiem. Ir divu veidu tehniskās jaudas, 120 un 150 zirgspēki, kā arī divu ietilpību baterijas ar 40 un 52 kWh. Ar mazāko bateriju varēs nobraukt vairāk nekā 300 km, savukārt ar lielāko, jeb 52 kWh bateriju, jau varēs nobraukt vairāk nekā 400 km. Renault 4 E-Tech visticamāk būs dārgāks par R5. Ar laiku Renault sola arī komercauto uz R4 bāzes un pat modifikāciju ar visu riteņu piedziņu.